Čau! Ir jauna diena un esam ceļā uz Talsiem. Tā tu domā, kas šodien notiek Talsos? Jā, vispār jau dzīvojos te jau no vakardienas, atbrauc vienu dienu ātrāk, bet šobrīd esam ceļā atkal uz Talsiem. Jā, starp citu paliku pa nakti jaunā vietiņā ar nosaukumu Vanagu muiža. Pilnīgi jauna uztaisīta, tā teikt, jā, naktsmītņu vieta. Un, jā, braucam uz Talsiem uz Red Bull Soapbox race, vai ne? Paņemsim arī tev nedaudz līdzā, tā lai tu redz no visādiem skatu punktiem šito pasākumu, jo droši vien, ka materiāls būs pietiekoši daudz un no visām vietām pieejams, ņemot vērā, ka tomēr, jā, pirmo reizi Latvijā norisinās šis pasākums. Laiciņš šodien ļoti foršs, pišķiņ te no rīta uzlija, cerams, ka noskaidrosies un nevajadzēs nevienam pa slapī trasi braukt, bet visā citādi rulējam uz Talsiem, jā. Savukārt, jā, diemžēl, arī es biju uzrakstījis pieteikumu, gribēju uzbliest, tā teikt, mini kalibru un gāzt no kalna, bet jā, šoreiz laikam komandas bija daudz interesantāks nekā mans projektiņš uzrakstītais, līdz ar to man neizvirzīja, bet tas nekas, vismaz var aizbraukt kā skatītājs, vai ne, un izbaudīt pasākumu, tā teikt, visur jau nevar piedalīties, kā sacīt jāsaka. Nu tā kaut kā, tā kā esam 13 kilometrus no Talsiem šobrīd, un rulējam, vai ne? Pastīsimies, ko te džeki tur būs sapūvējuši. Nu, kaut kā tā. Nu, kaut kā mašīnu nolikām. Jā, visi ir tik pilns, kad īsti nezinu, kur mašīnu pat nolikt, bet tā, kādā ziņā tuvojamies. Nu, nezinu, vai kad pēdējo reizi par Talsos tik daudz cilvēki bijuši. Cik tu vietēji kaut ko pastāstīt, tad turpat kāds gudrīts no tās rampas ir mēģinājis ar mašīnu braukt augšā vai lejā. Kaut kā tā. Nu, katrā ziņā skrējiens izstās diezgan jaudīgs. Starp citā vispār reku nejauši noķērām šito džeku, kas taisa trofejas šitam pasākumam, vai ne? Jā. Viss uztaisīt? Jā, paspēj. Davai parādi bišķiņ. Šis jau viss būs droši vien, ka redzēts, bet redzi, labais. Šitās ir pirmās. Ok. No malaģets. Biežieru, jā. Ja tev ir kaut kāds pasākums, kur vai kaut kāds custom lietiņas uztaisīt, balvas, trofejas, tad šis būs... Labas lietas, nestandards. Jā, šis būs īstais džeks. Viņš bišķiņ piedarās. Viņš nav nekā uztais kaut ko tā kā laika. Kaut ko zinu, kaut ko, jā. Kaut ko zinu, kaut ko māku, kaut ko daru, viss ok. Kaut kā tā? Kur tev atrast? Instagrams man ir tāds fifīgs nicknames, there is sawdust in my beard. Tā kā... Ok. Karoči, tie, kas gribēs, tie atradīs. Kaut kā tā. Tā, pasākums ir sācies. Aizlavīsimies ātri, pastīties, kur ir sacensība tehnika. Jo pēc 40 minūtēm ir startiņš. Jāaiziet aši nopētīt, kādi izstās visi tie aparāti. Nu, jaudīgi. Tā kā cepur nost. Nu tā kaut kā aplī būsim izgājuši, tačks būs lielos vilcienos nopētīts, tad jau jāstās, kā tā teikt, rīpos no kalna lejā, vai ne? Ļoti labi. Ļoti labi. Red Bull Soapbox race pavisam. Nu nereāli. Patīk daudz, ne? Kur ir tavs autīši? Augšā kaut šo gadu, tāpēc, ka... Bet, nē. Man neizvēlējās. Es nebiju pietiekuši interesants. Mums kaut kas kopīgs. Jā, arī pieteicies, bet nepaņēmu. Bet, palielu nav jau nes tik slikti izbaudīt pasākumu. Forši, lai mēs būtu priecīgi, gan braucējām laikos, gan brauktu mājās un dodas pats, cik bija forši.
parakstīt Wow, nu davai, lai notiek. Ir jāņem vērā, tāpēc lūdzu. Galvenais, lai roka tagad nenotrīc. Kur pats gribi? Nu, davai. Kuras, ja tā nenotiks, mēs nevarēsim sākt sacensības. Lūdzu, visiem, lūdzu, visiem noņemt no ķīpām. Pēdējā minūtīt palielam, tā, kas mums vajadzētu būt. Tad jau startiņš. Viņiem baigi zemes. Gangsteri palielam. Jā, nu būs interesanti. Ko tā esi YouTube? Nu, bišķiņ. Es arī varu būt YouTube'ā. Tu vari būt. Tu jau uzskati, ka tu jau esi. Pasveici mammu. Čau, māmu. Dargi mammu, pasveici. Čau, māmu. Kādam skatoties, kā viņa gūpjas saķētu sirdi stāv blakus, pat tiešām Nežēlīgs pāri. Šitā gūp pirmais. Ļoti labi skatāmies, kā lido pēc. Dieviņ tētiņ, šis būs tā mašīna jau ieiet. Tā, nē. Mēs balsos, kā redzēsim jau pēc. Un kādas dziesmas pavadībā dodas blēst ar savu raķetu. Kas par ātrumu jau ieskrējienā tūlīt būs daudz. Moka Racing team ir devušies trasē tālsnieki atbalstu. Kaut kā tā. Aiziesim, pastīsimies uz tiem, kas ir jau nobraukuši un izturējuši šito braucienu. Ja nemaldos, kaut kādi 15 braucieni. Jā, nu kaut kā tā. Šitas īstenībā pulkstenīts bija viens no, man liekas, nostrādātākajiem aparātiem. Bet, nu, viņš kaut kāds krešs pa ceļam gadījās. Šreks zina, ko dara. Uzticamies Šrekam. Nu, varbūt noturēties zem 2 minūtēm. To mēs redzēsim pašās beigās. Nu, es nezinu, kādu skatu viņa gāja. Ir arī skeita dēļ, kur ar šādu amortizāciju tiek uz priekšu, tā kā viņa ir. Viņam vispār. Nāve krīt, kas tad? Atbalstam arī nāvi. Viņai jau var tomēr jāizsien līdz tam finišiem. Tas arī trauc iekšā Balcijas putu vārtos. Es domāju, ka viņi jau ir izreikinājuši situāciju. Tas ir jāņem braucienu un trasi, jo, kā mēs redzējām, No Jets var dabūt rezervsdaļas. Šrakti, ja es nemaldos, pirmais bīstamais tikai kaut par palēciem, kas par piesmējienu apvies šim bet viss galvenais sekoja pārēsim. Redzēsim, kā Un tā, nu ko, uz apbalvošanu gan mēs nepaliksim, bet katrā ziņā lielos vilcienos, jā, ritīgi, nu galīgi labs pasākums. Jā, nezinu, tautas vienkārši čupiem. Ritīgs prieks ir visām komandiņām, kas riktīgi, tā teikt, ir piedomājušas un arī tiešām interesanti aparāti. Tā kaut kā. Tā kā, jā. Un ko es tev vēl pasaku? Tas ir viss. Davai, čau. Prieks skaties, ceru, ka tev bija interesanti. Vismaz no kāda cita skatu leņķa, vai ne? Viņš viņu kaut ko varēja nopētīt. Un tas ir viss. Davai, čau.
Thank you.